25. nodaļa – nozares konkurenti jeb kaimiņi no blakus mājas. Mūsu viesmīlības nozares uzņēmums Attribute Homes & Hotels ir gūs vērā ņemam industrijas insider know-how un palielinājis ienākums no tiešajiem konkurentiem. Tāda pretruna, ne? Kas ir tieši konkurenti viesmīlības nozarē? Piemēram, tev ir Airbnb dzīvokļi, īstermiņa vai Bookingā, un tad tās ir viesnīcas, tie ir arī citi brīvdienu apartamenti. Un lūdzu, kāda ir tā secība, kā konkurenti palīdz celt manu uzņēmumu. Es piezvanu un sarunāju tikšanos, tad, kad es pamanu viņus. Tas gan bija gads atpakaļ, kad mēs sākām ar to darboties, un tad vienā brīdī arī diezgan strauji pletāmies, un tad, protams, kad tev kapacitāte palielinās, tev ir vajadzīgs arī vairāk ienākošo klientu intereses plūsmas, un tad respektīvi pieprasījums, un tad ir vērts arī skatīties arī uz šādiem te risinājumiem. Tad kā es darīju, tas neviļas kaut kā sanāca, kas sazvanījāmies, sarunāja, piemēram, tikties ar kādu viesunamu vai dzīvokļu īpašnieku vai viesnīcas, un tāds arī tas teksts arī bija. Kad sveiki, mani sauc Andris Lanka, un mums te Liepājā un tās tuvumā ir vairāk brīvdienu apartamenti, un gadās, kad ciemos braukt gribētāji ir vairāk nekā spējas viņus izguldīt. Tāpēc es gribēju satikties un pārunāt, ja gadījumos, kad jums tas ir izdevīgi, mēs savus viesus varētu sūtīt pie jums. Nu, protams, jautājums ir, kurš gan negribētu to tā darīt? Kurš gan negribētu, pat ja tu saproti, ka tas ir tavs konkurents, bet ja viņš ir gatavs sūtīt tev klientus, tad loģiski tu tiksies. Un tāda tikšanās viņa nebija izdomāta, jo patiesībā ikviena viesmīlības sektora pārstāvim arī mums ir momenti, kad iespēju, respektīvi pieprasījums ir lielāks nekā varēšana izguldīt un izmitināt, un tādos brīžos ir labi, ka ir zinām un pārbaudīt risinājumu, ko ieteikt saviem klientiem. Un, piemēram, ir tāds, vēlāk pieminēšu, tāda lieta kā double booking. Kaut kas notiek sistēmās, un tev parādās 2 rezervācijas un zini to datumu. Un bieži tas nav, bet katrs, kas ar to ir darbojies, zina, ka tāda gļuki mēdz notikt. Okay. Un tātad savstarpēji sapazīstoties, neviļus sanāk parunāt arī par savu apartamentu niansēm un priekšrocībām un to, kādam klientu lokam, piemēram, manējie ir visatbilstošākie. Un tāpēc, ka tirgus līderis zina, kas notiek vispār tirgu, un ir jau mūsu kaimiņi ir skatījušies mūsu īpašumu bildes un zina, kur mēs atrodamies. Šīs sarunu laikā viņi iegūst to, ko no bildēm nevar nolasīt, to, ka es esmu reāls cilvēks, mēs esam profesionāļi, kuri cenšas saviem klientiem sniegt iespējami labāko pakalpojumu. Tad redz, ka ir cilvēks pretī un labs cilvēks. Un tas, ko viņi iegūst, ir seja. Un tagad mūsu kaimiņi redz ne tikai mūsu sludinājumus Bookingā vai Airbnb, bet zīmolu, kas vairs nav tikai digitāls kaut kāds plakātiņš, bet reāls cilvēks un reāla komanda. Un pēc tam, laikam ejot, ja tāda ir vajadzība, mēs iesakām šos kaimiņus kā labu risinājumu, un mūsu kaimiņi iesaka arī mūs. Tomēr ir bijuši vairāk gadījumi, kad mūsu jaunie kaimiņi, draugi, mums zvan pirmie. Un lūdzu palīdzību viņu. Kādos gadījumos, kad ir kaut kāds double booking, kāds čekars ar grafikiem vai arī pieprasījums lielāks, viņi nevar izmitināt visus. Un tas nebūtu noticis, ja mēs nebūtu pirmie spēruši soli un sapazīšanušies viņiem. Un maziņš knifiņš sākotnēji sarunai, telefonu sarunai arī tikšanās noskaņai ir jābūt tādā wow, kādu jūs esat mālači, nevis tāda baigi ģilu vāja tur, vai ne, tādu kvadrātmetru šitādi, tāda cena šitādas un kaut kā baigā kā tirgus analīze. Nē. Tad tas var izklausīties pēc PVD vai vidu pārbaudēm, un tās ne tās kāds gaida, ne tās kāds kādam iesaka. Un sapazīstoties un no sirds parunājoties ar vairākiem kaimiņiem, tu uzzinās ne tikai pieprasītākos datumus, ko es palaidu garām, bet vai arī vienkārši nezinājis, bet arī to, cik bieži un kādos brīžos tirgoja pieprasījums lielāks par piedāvājumu. Un papildus tu iegūsi apstiprinājumu zināšanas par tādām niansēm kā demografiskie datumi, vecums, ar vai bez bērniem, par laiku, kad viesi ierodas uz cik nedēļām vai dienām ideja brauc par reālu noslodzes koeficientu. Un arī kaut kādas pieredzes spērles. Ja? Un labi, un jebkurš, kas darbojas savā jomā, viņš jau zina plus mīnus kaut kādas datus, tad pat ja tu neuzinās kaut ko jaunu, tu iegūsi papildus apstiprinājumu. Jo daudzās nozarēs jau nav tāda statistika, kur katru nedēļu vai katru mēnesi vai katru gadu var saņemt par to, cik bieži pērk jumtus Liepājā. Nav. Bet ir tādā veidā satiekoties ar saviem kaimiņiem, tu iegūsti tādu papildus apstiprinājumu un informāciju, un tas savukārt palīdz darboties vēl plašāk, vēl jaudīgāk, vai arī tieši pretēji pēkšņi tu uzzini kaut ko tādu, ko tu
nebūtu zinājis. Un tad tur ir, manā gadījumā mums ir viens lauka īpašums ārpus Liepājas un tad Ziemupē. Un es zinu, ka mans kaimiņš redzot to, cik mūsu īpašumam labi ir gājis, tur sadūšojās un liedza augšā sevējo. No tās, un viņš arī kaut kāds dizaina nianses tur skatījās līdzi, lai viņam kaut cik būtu līdzīgs mūsējiem, lai viņš varētu prasīt plus mīnus tādu cenu. Un tas ir forši. Kāds varētu baidīties par to, ka, ja es ieteikšu, piemēram, savu esošo klientu, viņš viņu tagad nevar apkalpot, un es ieteikšu, mums viss ciet, bet jūs brauciet pie Pētera. Viņš tad turpmāk nebrauks pie Pētera. Ja Pēterim ir labāks piedāvājums, un viņam tava nīkulīgā zālāja vietā ir, olimpiskais baseins, tad iespējams. Un tāda pati cena, ja? Tāda iespējams. Bet pēc pieredzes redzu, ka lielākoties nē. Izskaidrojums varētu būt faktā, ka tu biji tas, kurš radīja risinājumu, tāpēc klients paliek lojāls tev. Un spērot šādu soli, tu vairs nedzīvosi konkurences vidē, ja, pirms sapazīsties. Ka tu spēr soli sapazīties ar saviem kaimiņiem, tiešo konkurentu. Tev nebūs konkurences vide, tu nedzīvos tā, ka tur viss ir apkārt, kas grib tikai paņemt no biznesu un darbu. Nē, tu sāks dzīvot kaimiņu režīmā, ka katram jau ir savu mājiņu, katram ir savu vietu zem saules, un tas neviļus rāda labu atmosfēru un stabilu emocionālo stāvokli. Vienkārši lieta, bet labs padoms, tāpēc ir vērts sapazīties. Mums tas ir bijis dažādās nozarēs. Mēs arī savā laikā, kad mums bija tūkošanas aģentūra, arī, ka mēs esam devuši citām aģentūrām kaut kādas darbiņas, un viņi atkal mums, un tad ir bijis atkal kādreiz arī konsultācija biznesā. Tā ir laba lieta sapazīties ar citiem, kas arī kaut ko dara tavā nozarē, un tas neviļus ceļ tavu biznesu. Ejam daram, un tiekamies nākamajā nodaļā, kas ir 26. nodaļa izpalīdzi draugam. Un jā, šis ir Šūpols. Un jā, šis ir mūsu birojs.